Esiet sveicināti, radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzems. Ja Dievs ieliek sirdī vēlmi mainīt savu dzīvi, tas nekad nenotiek par vēlu, bet ir tieši īstajā laikā. Inta Zilgalve ir cilvēks, no kura plūst sirsnīga mīlestība, prieks un pateicība Dievam. 69 gadu vecumā viņa sāka nodarboties ar soļošanu. Tagad, kad Intai ir 75 gadi, viņa katru dienu noiet ap 20 kilometru. Kas iedvesmoja Intu spērt pirmo soli? Kā tas izmainīja viņas dzīvi, veselību un darba spējas? Lai to noskaidrotu, talsos pie Intas viesojās Vineta Krauliņa. Varbūt arī tevi šī saruna iedrošinās un iedvesmos uz labām pārmaiņām. Patīkam klausīšanos! Inta, vispirms es tev gribētu jautāt, kā tu kļuvi par 7. dienas adventisti un kad tas notika? Jā, es esmu otrā paudze, jo man mamma tēti bija adventisti un viņi draudzē ienācā 1950. gadā. Augusta mēnesī, un es piedzimu decembrī. Tā kā es uzskatu, ka es esmu pat 2 reizes kristīta. Kā tu satiki savu dzīves draugu Andreju, un kā tu raksturotu jūsu laulības gadus un jūsu kalpošanu draudzē? Man tā dzīve ir bijusi ar dažādiem posmiem, bet Andreju es satiku 83. gadā Talsos. Lai gan mēs bijām pazīstami ļoti sen, bet 83. gadā Talsos bija jubilejas dievkalpojums, un mēs satikāmies un visi gājām šo māju, kur mēs esam tagad. Bet bija tāds gadījums, ka viņš man nočiepa meitu. Kā to lai saprot? Viņš vienkārši paņēma mašīnā un aizveda. Un es to nezināju. Viņš nepateica man. Es meklēju, kur ir. Vienā bariņā nav, otrā bariņā nav. Atnākam šeit, jo es zināju, mājas es zināju, bet meita nav. Un beidzot viņš iebrauc sētā. Es viņam traku, kāpēc tu man nepateici? Varēja jau pateikt. Visiem to meitu, vai ne? Bet varēja jau man pateikt. Viņš teica, labi jau, ka es vēl tevi nenozagu. Un tā arī sākās mūsu draudzība ar to. Skaisti, cik gadus jūs kopā nodzīvojat? Varētu teikt, turpat 40. Druscītiņi pietrūka, daži mēneši pietrūka no 40 gadiem. Ko tu teiktu par savu laulību un par jūsu šiem 40, gandrīz 40 gadiem? Es varu teikt, ka tā bija ļoti svētīga dzīve, tā bija ļoti svētīga kalpošana, jo tavs vīrs bija mācītājs. Tad, kad mēs apprecējāmies, tad viņš bija mācītājs, bet tad kādu laiku viņš nebija. Tad 94. gadā viņu aicināja atpakaļ kalpot, un no 94. gada mēs bijām kopā draudzēs, sākām Kandavā, tad mums bija Ventspils, tad bija Talsi, tad bija Sloka, bet Ventspils mums bija paralēli gandrīz visu laiku līdz 2000. gadam. Man personīgi pamats ir Tukums. Jau ir pagājuši 25 gadi, kā es skaitos Tukuma draudzē. Tā ir mana miera osta, un tiešām es saņemu to mieru, kādu Andrejs spēja sniegt draudzēm, tādu pašu arī mieru es saņemu no Tukuma draudzes. Jā, es arī pazinu tavu vīru, un man vienmēr bija tāds jautājums iekšējs. Es nezinu, kāpēc viņš pret mani ir tik laipns, jo Andrejam piemīt tāda īpaša sirsnība, un tā arī nepazuda mājās. Nebija tā, ka draudzē viens un mājās otrs. Nepazuda, un mēs tiešām tādu ļoti lielu sirsnību, viņš arī mazbērnus audzināja, un vienmēr viņam tā mīlestība uz cilvēkiem bija tā, kas tiešām izpaudās visvairāk. Tā sirsnība, tā mīlestība, viņš visu gribēja ar tādu mīļumu pieiet. Tas miers viņa, tas viņa vēlēšanās vienmēr visiem pastāstīt to, ka Dievs ir tas, kas vada, kas žēlo un kas dod spēku un pamudina darboties. Tas mūs ļoti saturēja kopā,
Mums bija šie svētbrīži arī jau no paša sākuma. Mēs kopā lūdzām, mēs kopā lasījām. Mums nebija tādi starpgadījumi kaut kādi. Varētu teikt, visus 40 gadus mēs tiešām iztikām bez starpgadījumiem. Vienīgais strīds, kas man jāatklāj, mums bija pa ģērbšanos. Jo Andrijam bija vienalga, vai nu viņam tur ir tas pleķis uz to kreklu, teiksim, vai viņam tur ir kaut kur sapūrzīts, viņam tas nebija svarīgi. Bet man likās, ka cilvēks skatās uz manim un domā, kur tā sieva skatās. Nu jā, tev tad bija par to jārūpējās. Tas bija vienīgais, kas mums kādreiz tā iznāca. Cik jums ir bērni? Ar Andreju mums nav bērni, bet man ir meita. Un No jau uz pirmās laulības, jā, meita ir no pirmās laulības, un meitai ir 3 bērni, un 4. mums ir kopīgs bērniņš, kuram jau ir 23, 24 būs aprīlī jau. Jo viņu mēs paņēmām audzināšanā kā mazu zīdainīti, mēnešu vecu. Un kā jums veicās ar viņu audzināšanu? Jāsaka tā, ar viņu audzināšanu bija ļoti labi. Mums nebija nekādas problēmas. Mācībās viņam gāja labi, viņš bija ļoti liels sportists, viņš kādreiz spēlēja arī basketbolu. Basketbola komandā bija un visur, un viņa sapnis bija vienmēr kļūt par ugunsdzēsēju. No 3 gadu vecuma, jo mums izcēlās ugunsgrēks šeit mājās, saimniecības ēkā, un no tā laika viņam bija, ka viņam jābūt par ugunsdzēsēju. Viņš arī izmācījās, Saudas tehnikumā gāja par ugunsdzēsēju, bet, patreiz viņš nestrādā savā profesijā, jo viņam veselība sagrozījās bišķiņi sakarā ar Covid poti. Viņam sākās sirds muskuļi, kaut kādi vājumi, un līdz ar to viņam pa brīžam trūkst elpa. Diplomu ir dabūjis, bet, viņš var cer, varbūt, ka tomēr kādreiz arī tas viņam vēl. Varbūt tā veselība uzlabosies, jā, jo patreiz viņš ir Zviedrijā. Viņš liek jumtus tieši, dakstiņu jumtus liek, un tur viņam neuznāk nekādi pārbrauc mājās, it kā tādus atvaļinājumus iedod viņam un pārbrauc mājās, un tad viņam vismaz tūlīt vajadzīgs tas pūšamais ir, jo viņam trūkst elpa. Cik interesanti. Dažāds gaiss. Jā, gaiss laikam, starpība bija gaisam laikam, jā. Jā. Bet mazbērni ir izklīduši, bet viss ir pie mums izauguši. Vecākā mazmeita mums ir Amerikā. Mazākais dēls Evitai man ir sportists, futbolists, tas ir Rīgā. Jaunatnes izlases komandā spēlē futbolu. Viņš bija ļoti kustīgs, viņu nevarēja atstāt nevienu brīdi vienu. Bet viņš atrada to savu sportu, kurā visu to ielikt. Inte, es gribētu tev jautāt par tavu veselību, par to, ko tu esi uzsākusi, tādu jaunu dzīvesveidu. Un kā tavu veselība bija pirms tam? Kāpēc tu uzsāki šo aktīvo sportošanu, kā tā ideja pie tevis atnāca un kā tu jūties tagad? Jā. Veselība varētu teikt, man bija, jau ir 10 gadi atpakaļ, man bija 2. infarkts. Nebija ļoti liels, jo mēs vienā dienā ar Andreju nokritām. Viņš nokrita ar insultu, un es nokritu tai pašā pēcpusdienā, varētu teikt, es nokritu ar infarktu. Viņu ielika Ventspils slimnīcā, man ielika Talsu slimnīcā. Protams, nedrīkstēja viņam to teikt, kad es esmu slimnīcā, visādi jau tur izdomāja, kas brauc pie viņa, tie domāja, kā pateikt viņam, jo saprata, ka tas viņam nāks pa sliktu, ja viņam kaut ko pateiks konkrēti. Tas tāds grūts laiks bija, varētu teikt. Cik gadi atpakaļ tas bija? 10 gadu atpakaļ jau ir. Jo 7 gadu viņš nodzīvoja ar savu insultu, staigāja, kustējās, darbojās. Protams, lēnākas kustības, lēnāka valoda un vispārējais, bet viņš bija pie pilna saprāta. Jā, viņš tiešām tā, centās arī draudzēt, dzīvot visam līdz. Viņš neatpalika nevienu brīdi, bet es sapratu, ka viņam ir jāstaigā. Viņš bija pilnīgs gulošais, ne viņš mācēja runāt, ne viņš mācēja staigāt, ne viņš vispār kaut ko mācēja. Viņš gulēja, kā varētu teikt, kā saka, kā dārzenes gultā. Un līdz ar to
Viņu izlaida no slimnīcas pēc paliatīvās nodaļas, tad viņu tur 2 nedēļas paturēja, nu tā, lai es atklaptu bišķiņu. Un mēs domājām, nu, lai mani pasargātu, ieliksim tādā kā krīžu centrs, viņš neskaitījās, bet kaut kāds tāds aprūpas centrs vecākiem cilvēkiem, kas ir ar slimībām. Tur viņš atradās man tikai, varētu teikt, pusdienu. Jo es sapratu, ka es viņu tur neatstāšu, jo viņam ļoti nepatika, jo nu, tur nebija tie apstākļi, kādi varēja būt. Un es vienalga, man jau atrunāja it kā, bet jo es esmu pēc infarktu, vai es varēšu viņu tā kopt, kā tur apkops, bet es tomēr domāju, nē, es labāk apkopšu nekā tur. Un ja viņam tas sagādā grūtības, kādēļ es to nevarētu darīt. Un, protams, tā arī bija tikai Dieva vadība. Jo tas nebija tā tik viegli saprotams. Mēs mācījāmies no jauna runāt, sākumā ar dziesmu palīdzību, plātot ļoti skaļi, nu tā, plātot platu muti, lai viņš saprastu. Tad nāca pirmie vārdi, tad nāca jau, ka varēja piecelties sēdus, ļoti daudz palīdzēja tukuma draudz, striķus vilka pie griestiem, lai viņš varētu pats celties augšā, un tā gulta bija tā medicīniskā gulta, ko var pacelt un visu, tā kā tiešām varētu teikt tajā laikā, kad viņš atradās uz gultu, nebija neviena tāda dieniņa, ka tukuma draudzes loceklis kāds nebūtu atbraucis pie mums vai nebūtu kaut ko palīdzību devis. Tas ir apbrīnojami. Jā, tiešām katru dienu, jo tas sākums bija ļoti, ļoti smags, jo mēs tiešām lūdzām un domājām, kā būs. Un tad, kad viņš sāka jau uz gultas nav varējis sākt piecelties, tad viņam sāka nākt tie masētāji un tie, kas fizioterapeits kaut kāds. Un tad viņš teica, man jau te nav ko darīt, jo jūs vairāk dariet nekā es vispār varu izdarīt. Un varētu teikt, 2 mēnešu laikā viņš piecēlās. Un tad, kad mēs sākām jau staigāt, ka viņš jau varēja iet laukā, tad mans pienākums bija noteikti katru dienu ar viņu iet staigāt. Jo es sapratu, ja viņš gulēs, ja viņš sēdēs, ka tad arī varētu būt, ka viņš nespēs to visu izdarīt, jo viņam bija vajadzīgas kustības. Varbūt tas bija tas pirmais, kas mani uzrunāja, ka man ir jāiet. Un aprīļa mēnesī es salauzu abas rokas. Un līdz ar to es sapratu, ka nekas man cits vairs neatliek, kā tikai staigāt. Bet kā tas notika? Tas nav tik vienkārši salauzt abas rokas. Jā, tas nav vienkārši, un es gāju ar savu sunīti pastaigāt pa parku, un tur ir trepes. Un viņš kaut kā mani parāva, un es pa 6 pakāpienu trepēm uz galvu nokrit lejā uz rokām. Un līdz ar to arī rokas abas divas bija salauztas. Protams, man jau dūša bija tāda, ka tas taču nekas, es taču, sāp, nekas, neiešu, bet tās bija lieldienas. Un meita man teica, nē, beigās teiks, ka tu esi piedzērusies, varbūt jābrauc uz slimnīcu. Un aizbrauc uz slimnīcu, tas bija Covid laiks, sākās jau maskas, es masku nevaru uzlikt, es nevaru durvis attaisīt, es neko nevaru. Un tad man ielaida tajā slimnīcā un nofotografē, viņi saka, jā, abas rokas ir laustas. Ieģipsē, pārnāk mājās un stāv un skatījos. Jo Andrejam jāpalīdz ģērbties, jāpalīdz ēšanā, viņš nevar neko uztaisīt, bet man abas rokas ir salūzušas. Ir pavasars, ir stādiņi, ir siltumnīca, un stādiņi visi jau ir sauguši, jau mazi piķējami, un tu nevari izdarīt neko. Un tad es biju pie ārsta, aizgājis 2. un ārsts teica, jūs esat Laimes krekliņā dzimusi. Jo tajā brīdī varēja salauzt gan atslēgas kaulus, gan krūškurvi, gan arī varbūt aizsist vispār cieta elpa, jo tie ir pakāpieni tomēr. Viņa teica, un jums tikai ar rokām? Es teicu, jā, tās ir tikai rokas, un kas ir rokas? Es varu staigāt, man kāja bija, drusciņi nobērst asiņaini, bet tās ir tikai rokas. Tās staigāšanai nav vajadzīgas. Intiņa, bet es tev gribu jautāt, kā tas ietekmēja tavu ticību? Jo vai nav tā, ka vienas bēdas jau ir, un tagad nāk vēl, un tādas pavisam neērtas bēdas, ka tu nevari palīdzēt savam vīram? Vai tev sirdī neradās tāds jautājums, kāpēc Dievs tā? Mums ar Andrētu šis jautājums nekad nevienam, ne otram neuzpeldēja. Ne viņam,
dēļ tās slimības, ne arī man. Un es apzinājos, ka tiešām man stāvēja debes Tēvs klāt tajā brīdī, kad es kritu, jo tiešām varēja salūst viss iespējamais. Jā, gurais varēja, gilža. Viss varēja būt. Un man bija pirms tam problēmas ar muguri jau. Jo man pateica, ka man tikai operācija var līdzēt. Jau uzrakstīja visus dokumentus uz operāciju mugurai. Es domāju, varbūt tā bija tā uzticība lielā, jo mēs zinājām, ka mūsu dzīvi vada viņš. Nevis mēs paši savā dzīvē kuļamies kā nu mācēdami, bet ka mūsu dzīvi pilnībā vadīja Dievs. Bībelē nav teikts, ka tev nebūs problēmas, ja tu ticēsi Dievam. Var teikt, ka jūsu ticība nesašūpojās. Ticība nesašūpojās, tā tika vēl varbūt pastiprināta, un arī tas, ka mēs viens otram varējām tagad palīdzēt. Pirmajās dienās es tiešām nevarēju pat sevi apģērbt, nevarēju neko, bet tagad viņš nāca mani ģērbt. Un tas kaut kā radīja to prieku, kad viņš tomēr var vairāk, nekā es biju iedomājusies. Es sevi it kā domāju, nē, nu man tas ir jādara, man viņam ir jāpalīdz, bet tagad viņš mani cēla. Un tas mūs stiprināja vēl vairāk. Cik daudz jūs staigājāt katru dienu? Apmēram 2 kilometri. Regulāri katru dienu. Protams, sākums bija mazāk, arvien ātrāk, arvien vairāk. Sākumā, protams, tur pa puskilometriņam un tā, bet 2 kilometri dienā tas bija mums norma. Ar tām rokām, ka es vairs neko darīt nevarēju, tad es arī sāku arvien vairāk un vairāk staigāt. Un tad jau bija tā, ka viņš teica, sieviņ, tev laiks ir iet. Un viņš man pamudināja. Un vēl kas tā ļoti interesanti, tad, kad viņš man vairs nebija, tad man bija ļoti smagi. Es nesapratu, kāpēc es vakaros salstu. Man bija šausmīgi augsts. Cik gadu pagājuši, kad Andrejs aizgāja dusēt? 3 gadi būs tagad. Aprīlī būs 3 gadi. Un viņš vienmēr, kad es pārnācu no skriešanas, viņš pārlaida roku pār muguru man pār, viņš teica, sieviņ pārģēbies, tev ir mitras drēbes. Bet tad, kad viņš man vairs to neatgādināja, man likās, nu kāpēc man augsts? Un tikai tad es sapratu, ka tas viņa pārbaudījums, ka viņš pārbaudīja mani, tas bija tas, kas man deva to siltumu. Jo es vienmēr viņam paklausīju un pārģēbos. Pēdējais bija tā, ka mēs jau gājām tā kā 300 metru apmēram. Mēs neatkāpāmies no tās iešanas. Jā, un tad, kad viņš vairs nevarēja, tad viņš teica, tev ir jāiet, es neiešu vairāk. 2 nedēļas pirms aiziešanas, tad viņš atkāpās no iešanas, bet tā visu laiku arī centāmies iet kopā. Un tad jau ar vien vairāk un vairāk. Un tā kā man bija tā mugura arī ļoti, ļoti bēdīgā stāvoklī, un arī asinsspiediens ļoti augsts bija, zāles lietoju, nu tad es arī pārgāju viena pati to staigāšanu. Un tad jau man uzlabojās jau viss. Man vairs nesāpēja mugura tik ļoti. Operācija vēl nav bijusi, ne doma nav pa operāciju, ka vajadzētu. Un arī zāles es neceru, spiedienam nav vajadzīgas zāles. Cik tev ir tagad spiediens? Nu, tagad man tā uz 130, uz 85, kaut kur apmēram tā vidējais turās. Visā visumā labs. Tātad kaut kur 3 gadus atpakaļ tu sāki tā vairāk staigāt, Nē, ja? nu jau ir 6. Aha. 6 gadi jau ir, jā. Nu, tagad tie 3 gadi ir tā, kad es eju jau tos 17 līdz 20 kilometri. Dienā, Jā. vienā paņēmienā. Vienā paņēmienā. Inta, pastāsti, kā tu to dari? Varbūt tu vari vairāk pastāstīt tieši par to soļošanu, vai tu arī skrien, un kā tas pakāpeniski nonāca līdz tiem daudziem kilometriem, ko tu katru dienu šodien, un cik laika tas prasa? Sākumā varētu teikt, pirms 6 gadiem es sāku ar 0,5 kilometru. Un tad katru dienu palielināju to kilometru skaitu un palielināju arī ātrumu. Sākumā bija tā, ka kilometru es varēju noiet 15 minūtēs, ne ātrāk. Un arī, nu,
sākās kaut kur, tad 5 kilometri jau bija sasniegti, tad jau 8 kilometri, un tas jau man likās ļoti daudz. Bet arvien jau gāju uz priekšu. Un arī ātrums palielinājās. Sākumā man bija kauns, atklāti teikšu. No kā? Man bija kauns no apkārtējiem, man bija kauns no mašīnām. Es izvairījos no cilvēkiem staigājot, jo likās tanti ar sirmiem matiem un tādā ātruma uzņem un tagad iet kaut kur. Un vēl paskrien. Jo es arī apmēram pusi no sākumā, es tiešām pusi no tā daudzumu skrēju. Tagad es vairs tā nedaru, jo laikam jau tomēr tie 6 gadi ir nākuši klāt. Es paskrienu, es nevaru teikt, ka es nepaskrienu, es paskrienu kādu kilometru apmēram, tā kopsumā, varbūt pat 2 kādreiz, bet vairāk nē, vairāk uz tādu ātru soļošanu. Un tā es pamazām aizgāju jau līdz 15 kilometriem, un 15 kilometrus es nostaigāju 1,5 stundās. Tas ir tā kaut kur ap 8-9 minūtēm apmēram kilometrs. Tad šodien es jau varu ātrāk. Es staigāju patreiz tieši šajā marta mēnesī, man ir 21 kilometrs, jo vēl nav dārs, vēl ir tikai atpūta no dārza, un tad es eju 21 kilometru. Un to es nostaigāju 2 stundas un kaut kur 40 minūtes, kādreiz arī 3 stundas iznāk. Tas ir no tā, ja tu kādu satiec, tad, protams, tas laiks pavēlkās garāk. Bet es gribu tev jautāt, 2 stundas 40 minūtes, vai nav tā, ka tu atnāc mājās un ka tad viss spēki galā un tu esi piekusus un nav vairs spēka neko darīt? Nē, vēl tieši otrādi. Man tad rodās tas spēks. Tad es varu kalnus gāzt. Man nenāk miegs. Es varu ņemties pa istabu un darīt visu, ko, un man tiešām nenāk miegs. Man nav arī noguruma. Ja es kādreiz jūtos nogurusi, tad pa ceļam kādreiz ir tā, kad, ja sliktāks laiks vai kā, tad es tā kā jūtu, ka tā kā druscītiņ jāpiebremzē ir. Bet faktiski man ātrums ir, kā es esmu uzņēmusi, tā es arī visas tās stundas nostaigāju tādā ātrumā. Un tu domā, ka tam ātrumam ir nozīme, ja tas ir svarīgi, tā nevar vienkārši lēni noiet tos. Es domāju, ka noteikti nē, jo tāpēc, kad ir vajadzīgs iesvīst. Lai tu dabūtu iesvīst, tad tev vajadzīgs ātrums. Tu nevari atļauties tā lēni pastaigāties. Kā tu domā, vai katrs cilvēks to varētu, vai tā ir tev kaut kāda īpaša dāvana? Es domāju, ka tā ir Dieva žēlastība un tā ir Dieva vadība. Jo tu piecelies no rīta, nē, šodien tāds slikts laiks, lietus līst un vējš. Nē, šodien es iešu varbūt kādus 5 kilometrus, man pietiksies, vairāk neiešu. Bet tā, kad tu izēji un tu sāc iet, es saprotu, ka tā ir Dieva vadība, lai es tomēr ietu, lai es neapstātos visā tajā, lai es savu veselību uzlabotu līdz ar to, jo es esmu par šo laiku 27 kg pazaudējusi no sava svara, varētu teikt, bez nekādām diētām. Ja kādreiz es ieturēju diētu, tad šodien man nav diēta. Es varu atļauties apēst kūciņas, varu apēst kādu konfeti, ja man arī ir vēlēšanās. Man nav tā, ka man būtu jāskatās uz to, lai es saglabātu to savu modrumu vai ko vai kā. Bet 27 kg tas ir tiešām nopietns svara zaudējums. Tas ir ļoti daudz, ja. Es domāju, ka mēs tev ļoti daudz sievietes apskaustu. Bet kāpēc, piemēram, tu neej tikai 3 reizes nedēļā? Kāpēc tu ej katru dienu? Es nezinu, tas tā ir, vienkārši tas tā ir. Man ir tā vispār laikam, kad es esmu kaut ko iesākusi, tad es nevaru to atstāt vairs. Vai darīt kaut kā pa pusi? Jā, ja es daru, tad es daru no sirds un visu. Jā. Visu no sevis. Tas, kas man ir, tas man ir. Varbūt tieši tas ir tas, kas man tā. Kad tu ej staigāt no rīta vakarpusē? Es eju vakarpusē, tāpēc, kad no rīta es esmu tas cilvēks, kas grib no rīta pagulēt.
Vasarā dārzā es tikai ieeju pēc tiem 10. Tad es esi pūce, laikam. Jā, bet kā tavas izjūtas un sajūtas, pašsajūta mainījās, un šos 27 kilograms, protams, tu nenomet vienā dienā, bet tā ir ļoti liela starpība, vai tu vari paraksturot, kā tu jūties tad, kad tev bija tie 27 vēl, un kā tu jūties tagad, kad nav šo 27 kilogramu. pats vieglākais piemērs man ir mūsu Talsu lielās trepes. Tad, kad man bija šis svars, un tad, kad es nebiju šajās kustībās, es pa tām trepēm vilkos augšā, jo tur ir 125 pakāpieni. Es nezinu, cik lielā laikā, bet es knapi vilkos augšā, man bija aizdus, es tur atpūtos ik pa brītiņam, tad šodien es varu uziet pilnīgi bez atpūtas, protams, ne jau ļoti ātri, bet normālā solī es varu uzkāpt pa to 120, un es neesmu pat aizelsusies. Es varu pat parunāt, ja man kāds pazvan, es tajā brīdī varu mierīgi parunāt, un es varu arī runāt, ejot, vienalga, kurā brīdī man tas vairs, teiksim, sirdi, ir nostiprināts tā, ka man sirdī tas nav smagums, jo man arī ārsti teica, ka tā jau ir tāda kā sportista sirds izveidojusies, kad viss ir pavisam savādāk. No sajūtas nesot šos 27 kilogramus, tas ir neizsakām šodien, jo, ja es paņēmu 2 spaiņus jau rokā un nesu, tad man liekas, ka man kājas jau sāk trīcēt, bet man bija jānes vēl vairāk pa 2 spaiņiem katru dienu sev līdzi. Tagad tu tiešām izskaties kā jauna meitene, tev figūra. Jā, tieši tā, un tā tu arī jūties. Tā es arī jūtos, es nejūtos savos gados, es varu uzkāpt, es varu visu darīt. Tu sāki šo staigāšanu pirms 6 gadiem, Jā. Un tas nozīmē, ka tev bija 69 gadi. Jā, 2 mēneši pietrūka no 70. Ko tu ieteiktu tiem, kas mūs tagad klausās? Kā uzlabot savu veselības stāvokli, savu pašsajūtu? Noticēt sev, ka tu vari staigāt, lai arī kādas tev slimības ir bijušas un kādas tev sāpes ir bijušas, bet tu vari noticēt, ka tev tomēr ir spēks celties un iet. Tieši tas spēks ir vajadzīgs, tā pārliecība, ka tev ir jāiet, jo, ja tu apstāsies, tu aizies atpakaļ tur, kur tu biji. Un lai tas tā nebūtu, lai tu to sirsniņu arī trenētu bišķiņ, tad tev tomēr ir jāiet. Jāceļās, kaut arī negribās, ir jāceļās un jāiet. Šodien man vairs nav tā negriba tāda, nekad neuznāk, jā, man liekas, tas ir pilnīgi dabīgs process, tā kā pusdienas paēst apmēram, jā. Tikpat dabīgi tas ir iziet pastaigā. Jau ir 7 mēneši, kad es satiekos ar 3 sievietēm, kuras arī staigā. Viņas, protams, ir jaunākas par manīm, bet viņas arī ir mani iepazinušas. Sākumā mēs sasveicinājāmies tikai, pasmaidījām vienu uz otru. Tagad mēs kā labākās draudzenes apķeramies, un es varu viņām pastāstīt, ka tā ir tikai Dieva žēlastība, ka es varu staigāt. Un cilvēki ieklausās un tiešām arī pieņem to, ka tas nav tā no sava prāta tikai tu to darīsi, bet tas ir Dieva prāts, ka es staigāju. Un man tāds liels apmierinājums ir, kad tiešām, ka Dievs rūpējās. Ko tev pašai dod tās sarunas ar Dievu, jo tu staigājot sarunājies ar viņu? Jā, mājās ir māju atmosfēra, arī mājās es esmu viena, bet mājās ir, tad ir tāds darbiņš, tad ir vēl kaut kas jāpadara, un tā saruna neiznāk tik koncentrēta, varētu teikt, jā. Bet tur es eju un sarunājos un izstāstu visu, kas man tajā dienā ir noticis ar mani, kas ar maniem bērniem ir bijis, ko mēs esam runājuši, kas kā, un es gaidu arī atbildi. Un es ļoti bieži šo atbildi saņemu, jau staigāšanas laikā es saņemu šo atbildi, un par to es varu tikai pateikties.
Jo ir daudz tādu gadījumu, jo bērni tomēr ir tālu projām, mazbērni, mazbērni, un tu nevari būt viņiem klāt, bet tu vari būt caur savu radītāju, caur savu debestēvu ar viņiem kopā. Un tas man rada tādu mieru, tādu, iepriecu, tādu spēku. Arī, ja arī uznāk kāda skumjāka diena, kāds skumjāks brīdis, tad tu tomēr saproti, ka tā ir tava debestēva vadība. Un tā ir tava debestēva žēlstība, ka tu tiešām vari. Ita, tev vēl ir kādi hobiji bez staigāšanas, kas tie ir? Jā, hobijs man ir dārs. Tā kā es esmu palikusi viena, meitai pašai ir savs dārs, tad man vairs nevajag ēdamos produktus taisīt pašai tik daudz, sēt un audzināt, un mans hobijs ir puķis. Un viens no lielākajiem hobijiem man ir lilijas. Manā dārzā auga apmēram, es vienu gadu te fotografēju katru ziediņu, kad atplauka. Manā dārzā ir 80 šķirnes lilijas. Wow! Un šī pasakainā smarža un tas pasakainais skats uz šo dārzu tajā brīdī, kad viņas zied, tas ir vienkārši tiešām pasakains. Un vēl kas man ir ļoti mīļas, ir jukas. Ir tāds augs juka, zieds viņai zied apmēram 3. gadā, viņš aug 3 gadus, un tad 3. gadā viņš uzzied, un zieds ir garāks par mani. Oh. Wow, tādu es neesmu redzējusi, tiešām. Jā. Tās tavas mīļākās puķis. Jā, tās ir tādas, varbūt teikt arī ekskluzīvākās. Lilija jau ir tāda pierastāka. Kolekcija diezgan liela, dārs ir liels, ir ko darīt, bet pagaidām es tieku ar visu galā. Jā, jo tev ir spēks. Jā, un arī tajā laikā, drusciņi es samazinu, kad ir dārs, tad es samazinu staigāšanu, tad ir tā no 15 līdz 16 kilometriem, jo pa dienu jau tu esi nolocījies un nokustējies, un tad ir tie 15-16 kilometri. Mājas celt, viss, kas pie mājas ir jādara. Ja vēlās istabu uzlabot kaut ko, vai grīdu ielikt, vai tapetes salīmēt, vai kaut ko tādu, tur man nav problēmas. Tas viss ir laika gaitā iemācīts, jo ir uzceltas 2 mājas kādreiz. Kopā ar vīru. Jā, varētu teikt, jā, un ja es mācījusies esmu, jo man ļoti patīk vērot, un tad es arī pamēģinu pati visu to izdarīt. Es māku mūrēt, es māku apmest, es māku flīzēt, ja vajag. To es visu esmu darījusi. Un ir jau tā, ka man arī kaimiņiem kādreiz kaut ko vajag, vai kā arī viņi noārda krāsni un nāk meistars, viņš saka, bet to cauri mestiet, tur netaisīšu, to jūs paši taisiet. Protams, es kāpju un aizmūrēju un visi kārtībā. Vai tā ir tāda tev ieaudzināta, vai tev raksturīpašība tāda, ka tu visu gribi un visu vari? Jā, ja es kaut ko gribu, tad es arī varu. Ja es negribēšu, tad diez vai es gribēšu tad darīt kaut ko, jā. Bet ja es tā gribu un ja es tā esmu izdomājis, ka man to vajag, tad noteikti man to vajag. Un es varēšu to izdarīt. Nebūs tā, ka nevarēšu. Lai Dievs dod arī man un klausītājiem tādu optimismu un spēku un enerģiju kā tev. Tiešām paldies, jo tu esi iedvesmas avots. Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!